Ir prieks tiešām visus satikt septembra sākumā. Man katru gadu septembris ir tāds svētku mēnesis, un man tiešām šķiet, kā var sākt no jauna, un tā kā jaunā gada apņemšanās, jo man gads paiet no 1. septembra līdz 31. maijam, un pa vidu, kā zināt, ir vasara, kur kaut kur ir daži mēneši. Tā kā es apsveicu jūs ar jaunu mācību gada sākumu, vispār ar jauniem sākumiem un ar jaunām lietām, kas notiek. Labā ziņa, ka arī planētas ir tieši izgājušas ārā no retrogrāda. Es zinu, ka bija tāds, un tas nozīmē, ka tiešām ir jauns sākums, ir jaunas vēsmas un jaunas plūsmas. Bet, kā jau gadās ar jauniem sākumiem, vecie tarakāni dažreiz skrien līdzi, vai ne? Viņi nekur nepazūd, viņi skrien līdzi. Tad šodien mēs runāsim par tarakānu kartiņām. Tiem, kas nav vienkārši parādu, ir šitāds maisiņš ar brīnišķīgiem tarakāniem, un es šodien stāstīšu sīkāk dažādos veidos, kā mēs varam to visu izmantot. Ja? Tas ir tāds mans interpretējums gan par kartiņām, gan par vispār mēs varam darīt ar metaforām, un es aicinu jūs vienkārši sekot līdzi, skatīties, paņemt to, kas jums tiešām der, kas ir par jums, atmest lieku, jo varbūt visu nemaz nevajadzēs, ko es te stāstu un esmu sagatavojusi. Noteikti jums ir pašām iespēja eksperimentēt un darīties un ņemties un visu kaut ko izmēģināt. Tad es tagad padalīšos arī ar ekrānu, un mēs iesim iekšā tēmā. Tātad tarakānu lietošanas pamācības. Šodien sauksies tas raidījums, kurā mēs visas piedalāmies. Un tas, kas ir svarīgi, ka šeit centīšos visu maksimāli vienkārši stāstīt un tā, lai tiešām ir saprotami. Šodien. Tātad mēs nedaudz es ieskicēšu, kas ir metaforas un kartītes, tāpēc, ka, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai varbūt cilvēku, kur ir pirmo reizi, bet tie, kas ir otro un 10. reizi, vienkārši tā būs tāda laba atkārtošana. Tad par tarakānu rašanos stāstu, kā tad vispār es nonācu līdz šim kartītēm un kāpēc tas man ir svarīgi. Kā izmantot tarakānu kartītes, man būs tiešām vairāki dažādi piemēri un jautājuma atbildes. Jautājuma atbildes uzreiz droši rakstam čatā un es mēģināšu, pasakot līdzi, ja gadījumā es kaut kur aizmirstu par kaut ko, tad es, kad beigās noņemšu ekrānu, izlasīšu vēlreiz visu, un jums vienmēr man ir iespēja uzrakstīt atsevišķi individuāli, ja es tomēr kaut ko neatbildu. Un tagad ķersimies klāt par metaforiskām kartiņām. Redziet, es uzrakstīju, kā tu šodien jūties, un te ir 3 dažādi smaidiņi, un principā tā jau ir metafora, tāpēc, ka smaidiņi šodien visas tās mīkstinājuma zīmītes, dažādos variantos, tās arī ir metaforas. Un metaforiskās kartītes man patīk ar to, ka tās palīdz ieraudzīt vienmēr kaut ko jaunu, katrā zīmēm. Arī šeit tais 3 smaidiņos jūs varat redzēt, kurš smaidiņš lielāks, kurš mazāks, kuram ir sirsniņas, kuram nav sirsniņu. Un tad, kad mēs runājam par metaforam un izmantojam dažādas metaforiskās kartiņas, mēs varam iegūt arī interesantas atbildes. Tiešām tādas, kas liek smieties, varbūt dažreiz dusmoties, varbūt ir tāds ahā moments. Ja? Un metaforiskās kartītes un metaforas, kuras mēs izmantojam, palīdz atraisīt mums radošumu. Jo katrs cilvēks ir radošs. Vienkārši vienā brīdī mums šķiet, ka mēs neesam radoši, bet mūsos vienmēr ir šis te radošums lūkā. Un jāsaka tā, ka kartītes nav nekāds zīlēšanas rīks. Kartītes ir par to, ka mēs caur kartītēm, caur metaforām tiekam iekšā sevi, un tajā brīdī mēs no sevis dabūjam ārā tās interesantās un jaunās atbildes, kuras apzinātais prāts ir ietērpis vienos vārdos, bet zemapziņa iedod, piemēram, citos vārdos, citās sajūtās. Un tad savienojas mūsu apziņa ar mūsu zemapziņu, kas man arī liekas ārkārtīgi svarīgi un vajadzīgi. Tātad metaforiskās kartītes ir tās, kuras mums palīdz sevi iepazīt labāk, ja vien paši mēs ļaujamies tajā brīdī, kad mēs ieraugam attēlus vai strādājam, piemēram, ar vārdiem. Un tā kā šodien ir tēma par tarakāniem, tad es sākšu ar tādu jautājumu. Kad jūs domājat par vārdu tarakānu, kas ir jūsu pirmā asociācija? Un ja jūs varētu ierakstīt komentārā, es būtu bezgalīgi jums pateicīga, jo tad jau mēs tagad iesim tajā lielajā tēmā par un ap tarakāniem, jo te tiešām es vairāk par tām kartītēm neko daudz arī nestāstīšu. Tātad, kas ir tas, kas jums nāk prātā,
tad, kad jūs domājat par tarakāniem. Un visu... Jā, tieši šīs kartītes ātri skrien. Studentu laika. Labāk, lai viņu nav. Ok. Jā. Lūk. Viens pretīgs dzīvnieks. Radības, kas dzīvo galvā. Jā. Lūk. Ļoti smieklīgs dzīvnieciņš, prusaks, garās ūsas ar mazu kā tarakāns, kaut kas riebīgs. Kaut kas liekas, kas traucē un ko negaida. Laukā. Redz, ļoti dažādas. Visi no viņiem baidās. Fuj. Jā, riktīgi resnas garām mūsām šermuļi skrien uz reizes. Lēkājoši priecīgi tarakāni jautrieši. Šis tas foršs jauns vārds, jautrieši. Riktīgi forši. Tā kā, redziet, mēs jau īstenībā runājot par vienu vārdu, esam jau dažādās šajās te pozīcijās, kā mēs uz to skatāmies. Katram no mums jau ir sava emocija, savs pieredzes stāsts un, protams, arī savs uzskats, kas tad ir tarakāni un kādā veidā viņi darbojas. Un tas nav ne labi, ne slikti. Svarīgākais tas, ka mums katram ir savs stāsts. Un mēs tagad dosimies arī tālāk, skatīsimies. Tarakāni kā metafora arī nedaudz papētīju, lai nav tikai tā, ka tarakāni un dzīvnieks ir divas brīnišķīgas grāmatas, kā jūs redzat, tarakāni tavā galvā un tarakāni tavā galvā stāsti par vīriešiem. Ir bijusi arī filma, es diemžēl neesmu to redzējusi, bet tas ir grāmatu ekranizējums. Un tas ir tas, ko latviešu valodā visātrāk var atrast, ja mēs ierakstam tarakāni tavā galvā. Protams, ja mēs ierakstam Google meklētājā tarakāni, tad īstenībā visbiežāk mums ir par to, kā viņus iznīdēt, kas ir tie dezinfekcijas līdzekļi un visu, kas ar to saistīts un cena amplitūda. Ja mēs meklējam angliski par tarakāniem, tad īstenībā tur ir daudz plašāk jau informācija, un piemēram, tarakāni ir kā ēnas un kā metaforas, ja? Ēnas, kas neļauj iet tur, kur mēs vēlamies, ēnas, kas mūs ierobežo, ēnas, kas tiešām uzliek tādu kaut ko negatīvu. Tai pašā laikā tarakānu teorija ir par to, piemēram, viena no veidiem, kā mēs varam skatīties uz tarakāniem, ka ja ir, piemēram, viena slikta ziņa par uzņēmumu, tad noteikti tarakānu teorija saka, ka būs vēl citas sliktas ziņas, jo tarakāni pa vienam nekur nestaigā, tarakāni staigā baros, un tā kā viņi staigā visi baros, tad attiecīgi viņi arī visu laiku nes tā kā viens pēc otra kaut kādas sliktās ziņas. Ja? Vēl par tarakāniem, starp citu, ir arī interesanta ļoti teorija tāda un skatu punkts, kad mēs runājam jau tādā spirituālā veidā, tad tarakāni kā totēma dzīvnieks ir par izdzīvošanu, par spēju pārvarēt negācijas, grūtības. Tarakāni īstenībā no bioloģijas viedokļa ir viena no retiem dzīvniekiem, ja mēs tā varam teikt, kuri spēj izturēt radiāciju. Tātad ļoti izturīgi, ļoti dzīvotspējīgi, piekritīsiet, vai ne, tarakānu nīdēšana viens liels pasākums. Un tie cilvēki, kuriem viņu personīgais dzīvnieks ir tarakāns, jā, totēma dzīvnieks, tātad arhitopiskais dzīvnieks, tie ir cilvēki, kuri spēj iet cauri, kā lai saka, ugunī un ūdenī un tikt pie tā rezultāta, ko viņi vēlas. Vēl par tarakāniem runājot, tātad atkal no tās gaišās puses, tarakāni ir arī simbols tādam sīkstumam un spējai darboties un dzīvot grupā un atrast unikālas lietas, lai izdzīvotu. Ja? Tā kā, kā jūs gribat, tā jūs varat skatīties uz tarakāniem. Katrā ziņā īstenībā, ja mēs tā paplašinam šo tematu par tarakāniem, tad es domāju, ka mēs varam atrast gan gaismas, gan ēnas puses, nekas nav ne labs, ne slikts. Viss ir atkarīgs no tā konteksta, kādā kontekstā mēs darbojamies ar šo te visu. Lūk. Kā es ceru, ka šī būs kā neliela tāda īstenībā arī domāšanas maiņa, kas tad ir tarakāni mums, un es arī parādīšu, kā īstenībā šīs kartiņas, kuras ir radītas kopā ar mākslinieci, īstenībā varbūt gan gaismas, gan arī ēnas pusēm. Un kā tad radās pats tarakānu kartīšu stāsts? Man jāsaka tā, ka
Tie, kas mani pazīst, zina, ka man ļoti, ļoti patīk dažādas kartītes, man ir ļoti daudz komplektu, un vienu kartīšu komplektu es saņēmu no Krievijas, tajā laikā, kad tas bija iespējams, un tur bija, protams, tarakāni. Viņi bija dažādi zīmēti, un es uz viņiem skatījos, un man patika tā ideja par tarakāniem, viņam apakšā bija dažādi tur nosaukumi un vārdi un vēl viss kaut kas, un man likās, ka forša ideja. Un tad mēs zinām, kas notiek pasaulē, bet tā ideja man par tarakāniem un savām tarakānu kartītēm jau radās tajā brīdī, jo man kaut kā pietrūka tajā kartīšu komplektā, kaut kas nebija atbilstoši tā kā mūsu situācijai. Un tad Krievijas tirgu aiztaisīja ciet, un es dzīvoju ar to domu, ka man vajag tarakānu kartītes. Un rezultātā ir tāda Facebookā grupa sieviešu kopredes telpa, kura sieviete pieteikties, un tur ir cilvēki, kuri dara savu biznesu, vai grib taisīt savu biznesu, vai attīsta savu biznesu, vai pārdod savu biznesu, bet tieši sievietes uzņēmējs. Un es vienkārši tur ierakstīju, ka es vēlētos uztaisīt vienu kartiņu komplektu, un vai ir kāda dizainere, māksliniece, kura varētu uzzīmēt online šos tarakānus, lai varētu printēt. Un man pieteicās Elīna Oleksa, ļoti brīnišķīgā tiešām māksliniece. Es teikšu tā, protams, ir kaut kāds idejas pamats ir manējais, bet tas, kā viņam uzzīmēja tā, manuprāt, garšīgi un forši un ar dažādām tādām odziņām, jo es iedevu galvenās tēmas, es iedevu tos 65 tarakānu nosaukumus un nedaudz aprakstīju, kā es viņus redzu, bet tas viņas izpildījums bija tiešām viņas doma un mākslinieckais lidojums. Un līdz ar to mums sanāca tāds kopdarbs, un mēs to darījām veselu mēnesi, kurā bija tā, ka viņa katru dienu zīmē 2 tarakānus, un es skatījos, ko viņa ir uzzīmējusi un komentēju, vai ir ok, vai kaut ko vajag pielabot. Un mēs tā nostrādājam janvāri, februāri. Jau februārī bija skaidrs, ka mēs esam iekļaujušies tajā manā noteiktajā termiņā, kurā es tiešām gribēju pabeigt šīs 65 kartītes. Un kartītes ir drukātas Latvijā, ir arī tāda dizaina drukāta Creative Cat. Rīgā atrodas, ar kuriem man arī ir ilgstoša jau sadarbība, un tad es drukāju kartītes tur. Un tas, ko viņi piedāvā un ar ko kartītes ir unikāls, ka kartītēm ir pārklājums, saucas anti-scratch, tātad, lai viņas būtu ilgtermiņā, pārklātas ar speciālo tādu vasku vai laku vai materiālu, lai viņas nesabojātos, lai nevarētu viņas saskrāpēt, lai tiešām, ka jūs nopērkat vienu komplektu, tad jūs arī varētu viņu ilgtermiņā lietot. Tas man ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad kopā mums sanāca šis te darbs, par kuru mēs tālāk arī runāsim. Tā kā 65 dažādi tarakāni. Man, protams, gribējās vienā brīdī jau likt 95, jo tad, kad raksta un domā, liekas, vajadzētu vēl un vēl un vēl. Bet es apstājos pie 65, kurus atkal var izmantot dažādos veidos un visdažādākajos variantos. Un kas tad ir šais te kartītēs? Tātad šais kartītēs ir tas, kā attēls un ir vārds. Tātad vienā pusē ir šis zīmētais attēls un vārds ir otrā pusē. Es sākšu stāstīt par vārdu, tāpēc, ka te man ir stāsts pieaugušajiem, jo tas, kad es, piemēram, strādāju kaut kur ar bērniem vai bērni kaut kur dabū šīs te kartītes, viņi tiešām skatās uz attēlu, un viss ir forši. Tad, kad es strādāju ar pieaugušajiem, pieaugušie, kā ierauga vārdu, aizmirst bieži vien par attēlu, tāpēc, ka mēs esam pieraduši domāt vārdos, teikumos, loģiskos salikumos, komatos un šais te bullet points, ja, bet vārds šai brīdī, es domāju, ja mēs runājam par tieši šīm kartītēm, viņam nevajadzētu būt galvenam, jo tā īstenībā sāls ir tieši tai kartītē, meklēšana un atrašana kartītē, tai zīmējumā, jo tai brīdī, kad es, piemēram, strādāju ar pieaugušiem, saku, uz vārdu skatīties nedrīkst, viņa kartīte atrod daudz vairāk nekā, ja tad, kad viņa piekabina vārdu. Līdz ar to vārds ir
lielākai daļai kartīšu kā tarakānu ēnas puse, jā, viņi tiešām tā mērķtiecīgi tika arī izveidoti, bet vārds ir tieši tāpēc kartītei otrā pusē, lai pats zīmējums jums iedotu vairāk nekā zīmējuma kombinācija ar vārdu. Ir cilvēki, kuri tiešām vairāk redz kartītes attēlus nekā vārdus, bet mana šobrīd jau pieredze, un es teikšu, man ir pieredze no 2016. gada, kopš es darbojos ar kartītēm visdažādākos veidos un procesos, ir, ka ja pieaugušais lasa vārdu, viņš paliek pie vārda, pat ja tur viņam ir deguna priekšā brīnišķīga bilde, ar ko strādāt. Tādēļ, ja jūs strādāsiet ar šīm kartītēm, es tiešām iesaku akcentu likt uz pašu attēlu. Viņš ir kvalitatīvs, viņš ir unikāls, otru tādu Latvijā jūs neatradīsiet, viņš ir ar savu odziņu, jūs varat skatīties gan krāsas, gan tekstus, kas ir kur šajā kartītē kārtīgi, un tad to vārdu jūs varat tā kā pielikt, kad jums liekas, ka viņu vajag pielikt. Es arī, protams, pastāstīšu par to vārdu. Lūk, tā kā šis ir tas akcents, ko es tiešām gribēju izstāstīt un ļoti uzsvērt, ka skatieties vairāk uz kartīti, jo pats zīmējums, pati kartīte, krāsas un viss mums daudz vairāk iedos, jo tas ir ātrāk savienojams ar zemapziņu nekā, ja mēs runājam par apziņu. Un iesim tālāk. Ja mēs strādājam ar kartītēm, mums ir iespēja strādāt 3 veidos. Atvērtā, aizvērtā, jauktā veidā. Atvērtā veidā nozīmē, ka cilvēks redz visus kartiņu attēlus, vai viņš paņem rokā to čupu un kārtīgi izskata, vai jūs rādat viņam datora ekrānā visus attēlus un viņš redz, jā. Un to atvērto veidu mēs izmantojam darbam tajā brīdī, lai radītu ļoti drošu vidi un lai būtu ļoti apzinātas izvēles, jā. Un skaidrs, ka te ir vairāk prāts, kurš izvēlās. Citreiz cilvēki izvēlās, kā ir pareizi paņemt kartīti, citreiz, kura kartīte visvairāk patīk, vai kura visvairāk nepatīk, vai kurā piesaista visvairāk uzmanību, tīri jau vizuāli, jā, kaut kāds nieciņš, svieciņš tai lūkām. Bet atvērts veids ir drošais veids, sevišķi, ja cilvēks, piemēram, strādā pirmo reizi, varbūt viņam ir aizspriedumi pret kartītēm, vai vēl izvēlēsies nepareizo, tad mēs ļaujam atvērtā veidā brīnišķīgi apskatīties kartītes un izvēlēties. Protams, ja mums nav daudz laika un mēs nevaram iedot visas 65 kartiņas, tad mēs varam iedot kaut vai 10, bet vienalga viņš apskatās 10 un no 10 izvēlās. Otrs veids ir aizvērtais, jā, kad mēs neredzam attēlus un mēs redzam tikai tās muguriņas un augšiņas. Jā. Šo veidu izmanto, lai iegūtu tādas negaidītas atbildes. Varbūt izietu kaut kur ārpus prāta kontroles stāvokļa, lai attīstītu sevi intuīciju, lai pārsteigtu sevi ar radošumu. Tad mēs izmantojam aizvērtā veidā. Un jauktais tips ir tad, kad var gan izvēlēties, kad varbūt tā izvēles metodē nav tik liela nozīme, lai paplašinātu atbildes, piemēram, kā tu domā, kā tu varētu sasniegt, piemēram, savu mērķi. Un cilvēks apzinātā veidā izvēlas kartiņu. Un tad viņš izvēl to aizvērto veidu un kombinē, kas tad ir salicis kopā. Un viņam uzreiz paplašinās tā atbilde un uzreiz viņš īstenībā daudz labāk un feināk var sasniegt kaut kādus savus iekšējos procesus un pamainīt savu iekšējo domāšanu pats pret sevi. Ja? Tā kā to var izmantot dažādos veidos. Kurš jums pašiem patīk vislabāk? Varbūt ierakstiet komentārā atvērtais, aizvērtais vai jauktais veids. Tie, kas strādā ar kartiņām. Tie, kas nestrādā ar kartiņām, var droši rakstīt, kurā jūs gribētu pamēģināt strādāt ar kartiņām. Kas ir jūsējais veids? Atvērtais, aizvērtais vai jauktais, jo man ir dažādi klienti, un es arī skatos klientiem, ka dažiem klientiem ļoti labi aiziet aizvērtais veids, un ir daži, kuri pilnīgi pieprasa atvērto veidu. Ierakstiet komentārā vieninieks atvērtais veids, divnieks aizvērtais veids un trīnieks jauktais veids. Kurš ir jūsējais? Aizvērtais vai jauktais? Abi veidi. Jā. Atvērtais. Aizvērto gribētu. Aizvērtais, jā, tas ir riktīgs pārsteigums. Aizvērtais vienmēr tiešām ir pārsteigums, un tad tas, kas man patīk par aizvērto veidu, ka, piemēram, es zinu, kā es pati citreiz sevi mānu, un ja es
tā kā gribu tiešām tikt ārā no strupceļa, tad es vienmēr izmantoju aizvērto veidu. Aizvērto, lai es pati sev nevarētu samelot, aizvērto, lai es pati sev varu pārsteigt, jo tās atbildes, protams, dažreiz ir pārsteidzošas, dažreiz viņas ir nedaudz sāpīgas un negaidītas, bet mani personīgi virza uz priekšu vairāk aizvērtais veids. Atvērto veidu, te jau brīnišķīgi, kā jau rakstīja kolēģi, atvērtais, ja nepieciešams virzīt domāšanu konkrētā virzienā, ja mums ir kaut kāds jau fokus un mērķis, atvērtais veids ļoti labi strādās, ja, piemēram, jums jāstrādā ar komandu un jūs gribat, lai komanda ar kaut ko padalītos, tad drošāk ir, ka visi redz visas kartītes un visi droši izvelk tādā atvērtā veidā. Un tai brīdī radīsies tāda lielāka uzticēšanās telpa un varēs daudz vairāk arī iegūt. Ja? Tas tāds arī no maniem novērojumiem ir, ja jūs strādājat, piemēram, ar komandu. Un, mēs atkal kombinējam šīs abas puses, tad tātad vārda puse ir tā ēnas puse, kuru, protams, vienmēr var salikt ar zīmējuma pusi, un zīmējuma puse ir, lai radītu savu stāstu. Jo, principā, kartiņas jau ir par sava stāsta radīšanu, izzināšanu sava stāsta, kaut kādas nianses, un manuprāt, vairāk mēs varam uzdot jautājumus par zīmējuma pusi. Protams, par vārdiem, arī darbs ar vārdiem ir ļoti nozīmīgs, un ar vārdiem arī man te būs daži piemēri. Tas, ko es arī novēroju darbam ar tieši šīm kartiņām, ka ierauga zīmējumu patīk, ierauga vārdu nepatīk. Tāpēc, ja, piemēram, jūs strādājat ar šīm te kartiņām, tad es citreiz sākumā izstāstu par to, ka tātad ir zīmējuma puse, kur ir ļoti daudz iespēju uzzināt kaut ko jaunu par sevi vai dabūt tās atbildes, un savukārt vārdu puse varbūt ir šī te tarakāna ēnas puse, un nemēģiniet, redziet, vārds ir ieciklējies, neieciklējieties uz vārda, iet ārpus vārda, meklējiet jaunus vārdus. Tas ir tāds ekoloģija, ko sākot strādāt ar kartiņām, es ik pa laikam atgādinu, ka vārds nenozīmē 100% patiesību par jums un jūsu dzīvi, un tas nav ne slikti, ne labi, un respektīvi es stāstu šādus teikumus, tā kā iesaku arī jums. Īstenībā, ja strādāsiet ar jebkurām kartiņām, kur ir dažādi vārdi vai zīmējumi, ik pa laikam atgādināt cilvēkiem, ka viņi drīkst nepiekrist kartiņām un skatīties, ko un kādā veidā viņām arī vajag. Tā kā šeit atkal mēs skatāmies vārdu, bet esam ļoti vērīgi pret sevi, vai mēs to paņemam vai nepaņemam. Un te ir tāds arī vēl viens, man liekas, ārkārtīgi svarīga lieta, ka vissvarīgākais īstenībā likums darbam ar kartiņām ir izvēles jautājumu, tēmu vai dzīves situāciju, kādēļ tu paņem šo kartiņu, ko tad tu gribi no šīs kartiņas ārā, tu gribi jaunu ideju vai atbildi vai dziļāko jēgu, kādu svarīgāko sīkumu par savu jautājumu, apstiprinājumu vai kaut kādu atbildi. Izstāstīšu savas dzīves tādu pirmo pieredzi korporatīvā vidē ar kartiņām un kā man gadījās. Un tad jūs sapratīsiet, cik svarīgi ir izdomāt jautājumu pirms paņem kartiņu vai nolūku pirms paņem kartiņas. Es atceros, ka es biju ļoti priecīga, man bija pirmais mans kartiņu komplekts Points of View, un es devos pie viena ļoti liela uzņēmuma noprezentēt, jo man likās, ka tas ir tik lielisks instruments, kartiņas un strādāt, un viss ir tāds forši. Un mēs sēžam tagad telpā kopā ar šīs kompānijas pārstāvi, un es viņai tā priecīgi izklāju šīs kartiņas uz galda un stāstu, cik viņas forši un labi strādā un kā tas viss ir. Un viņa saka, parādi man, kā tur tās kartiņas darbojās, viņa tāds seps un tā. Un es viņai tā priecīgi saku, tak izvelc vienu kartiņu. Un viņa izvelk kartiņu, kur ir ierūsējusi skrūve un uzraksts iestrēdzis. Domājieties, uzraksts iestrēdzis. Un viņa saka, un ko man šito darīt iestrēgušo? Un saruna iestrēga, tāpēc, ka viņa velkot kartiņu vispār nenodefinēja, kāpēc viņa velk to kartiņu. Vai viņa grib pamēģināt atrast kādu jautājumu vai izskatīt kādu savu situāciju. Es viņai teicu, izvelc, viņa izvilka, dabūja vārdu iestrēdzis, sarūsējušu skrūvi. Kur vēl precīzāk un labāk, vai ne? Un tā bija mana mācība jau šobrīd strādāt ar kartiņām, ka uz kartiņas vienmēr vajag savu nolūku. Kāpēc mēs izvelkam šo kartiņu? Ko mēs tur gribam no šīs kartiņas? Jo tad mūsu smadzenes sāks arī meklēt tos variantus. Tas ir par to un to, jo jautājums
iedot vektoru mūsu smadzenēm, uz kurieni skatīties, iet tai zemapziņā un meklēt tās atbildes. Bet ja mums nav jautājuma pirms kartiņas izvilkšanas, tad, diemžēl, vienkārši ir iestrēgums, tas ir strupceļš. Un tad cilvēks saka, tās kartiņas vispār nedarbojas, ko tu te vispār dod mums? Fuj! Ja? Bet mums tam ir jābūt nolūkam. Tātad īstenībā darbs ar kartiņām pamatā ir jautājums pirms kartiņas izvilkšanas. Jo jautājums, un arī tīri fizioloģiski, es tagad vairs neatceros tos gudros vārdus, bet es biju sameklējusi par hormoniem, kuri precīzi sāk darboties. Mums notiek reāli ķīmiskās reakcijas pēc jautājuma uzdošanas mūsu smadzenēs, mums mainās smadzeņu darbības procesi, un smadzenes tiešām sāk fokusēties, kur mēs viņām liekam. Ja mēs vienkārši kaut ko darām, tas ir tā, kā man gadījās. Un es jums novēlu, jums nekad nav tā, kā man. Tātad tā, mēs sapratām. Jautājums pirms kartiņas. Kuros tad brīžos izmantot tārakānu kartiņas, ja? Sāksim ar pirmo. Vispopulārākais veids, kā izmantot tārakānu kartiņas, un ko izmanto ļoti bieži arī mani kolēģi, negribat strādāt, pildīt kādu uzdevumu, jautājums, kurš tarakāns man šobrīd visvairāk traucē darīt to, kas man patiešām ir jādara. Un man ir fantastiska kolēģe Laila, un kamēr es vēl biju šeit kartiņu radīšanas procesā, viņa man regulāri zvanīja ar teikumu, klausies, es šodien nevaru strādāt, izvelc man vienu tarakānu, kāpēc es nestrādāju? Es viņai tiešām vilku, ja redz, viņa uzdeva jautājumu, kāpēc es nestrādāju, un tad tas bija iemesls. Man ir bijušas arī tādas sarunas ar kolēģiem, kuri saka, es tur darbā arī, kad kaut kas neiet vai negribās, izvelku tarakānu, paskatos, un man ir viss skaidrs, kāpēc kaut ko daru vai nedaru, piemēram. Ja? Tā kā tāds rotaļīgs veids, kā pašam sev atbildēt, kāpēc es šodien vilcinos ar darbiem. Un te atkal mēs izmantojam vai nu vienu pusi, vai nu otru pusi. Tad ir tā, ka ir dažādas domas galvā. Un ir domas, kas vienkārši iet uz riņķi. Un tā kā tarakāns viens skrien uz riņķi, viņš ir ieliks kaut kādā tur ritenī. Un tad arī ir labs veids, ka, kurš tad visu laiku liek atgriezties pie vienas un tās pašas domas vai vienas un tās pašas emocijas. Ja? Un šai brīdī atkal izvelkam tarakānu, paskatāmies, pārunājamies ar viņu. Ja? Jo kas šeit notiek? Tad, kad mēs izvelkam to attēlu, mēs tā kā disocējamies un it kā domājam par to attēlu, bet tas ir ļoti ekoloģisks veids, kā padomāt arī par sevi. Un tādēļ šīs tarakānu izvilkšana ir tā kā nedaudz vairāk un fokusētāka padomāšana par sevi. Un vēl ir, ka tarakāns vienkārši gribas pasmaidīt par kādu situāciju un paskatīties, kas traucē tai situācijā, piemēram, ja, un līdz ar to tad mēs arī varam izmantot tarakānus. Šie ir tādi 3 īstenībā vispopulārākie veidi, kā šobrīd izmantot tarakānus, bet es jums tūlīt arī rādīšu vēl citus veidus, un mēs varēsim arī īstenībā nedaudz padarboties ar tiem attēliem, ko es esmu tur atlasījusi. Tātad, ja mēs izvelkam tarakānu, tad mēs pirmkārt dāram ar šo kartiņu, ko mēs esam izvelkuši. Es teiktu tā, šeit es neesmu ierakstījusi to jautājumu, es domāju, visi to var atcerēties jautājumu, patīk vai nepatīk tas, ko es esmu izvilcis. Tas ir pirmais, mēs paskatāmies, patīk vai nepatīk. Un jau, ko es redzu attēlā, kopainu vai kaut ko atsevišķu uzreiz detaļas, un kas visvairāk saista manu uzmanību. Un kāpēc? Ja jūs skatāties uz šo brīnišķīgo tarakānu, kas ir pirmais vārds, kas nāk jūsu galvā, kad jūs redzat šo tarakānu? Un es esmu dzirdējis dažādas versijas, ierakstiet komentārā. Viedums, ok. Jā, redzu sevi. Brilles. Vīrietis, gudrītis. Jā, pārmācījies, pārāk daudz mācījies, galva kūp. Rekā mēs esam sākuši mācīt apjukumu. Jā, ok. Smadzenes kūp. Ļoti labi. Jā. Un, kad mēs zinām, kas ir pievērsis mūsu uzmanību,
mēs varam uzdot nākamo šo jautājumu, kāpēc tas pievērsa manu uzmanību? Kas te ir par mani? Tad te ir jautājums, kas šeit ir par mani? Ja jums šobrīd kūp smadzenes, esat pārmācījušies un vēl kaut ko, kas ir par jums? Vai jums ir par daudz informācija, vai ir par daudz slodze? Tas ir mans interpretējums šobrīd par jūsu vārdiem, jā. Vai tieši otrādi, jūs redzat visapkārt, ka cilvēki mācās, un tāpēc tas jūs arī šobrīd ir kaut kādā veidā savienojas ar tiem cilvēkiem, kas mācās un ļoti daudz dara. Jā, gaiša galva gudrītis, ļoti labi, jā. Varbūt tiem, kuri tur teica, ka jā, pārmācījies smadzenes, varbūt tas ir stāsts par kaut kādiem jūsu mērķiem un kad jūs ļoti intensīvi šobrīd domājat, vai tā ir atgriešanās pēc atvaļinājuma, kad ir daudz darba, ja? Šeit ir ļoti svarīgi tālāk jau tas jūsu interpretējums par jūsu tagadnes stāvokli, jo kartītes ir par tagadni, tas arī ir jāsaprot, ja? Kā es šobrīd redzu to, jāsaka, caur metaforu, caur kartīti, kas notiek manā dzīvē. Tātad pirmais ir, ko es redzu. Otrs ir, kas visvairāk saista manu uzmanību, kāpēc, kā tas šobrīd ir manā dzīvē. Tas ir tas pamats, ar ko mēs sākam strādāt ar kartītēm, lai tiešām dabūtu maksimāli ārā no šīm mazajām kartītēm ar dažādām krāsām. Tiem, kuriem, piemēram, patīk krāsas un detaļas, jūs jau varat paskatīties, tātad violetā krāsa, kā viņiem patīk vai ne. Šeit nemeklējiet krāsu nozīmes, viņas tiešām ir salocītas tikai tāpēc, lai labi izskatītos, bet varbūt kādam, piemēram, violetā krāsa ir kaut kādu specifisku nozīmi, un tad te arī varbūt vesela saruna par krāsām un par viņu nozīmi un ko tas nozīmē cilvēkam. Ja? Tas ir viens veids. Vēl attēls ir kā pauze. Protams, fotogrāfijās to var daudz labāk ieraudzīt, jā, bet arī šeit zīmējumā jūs taču varat saprast, ka šī ir laika līnija. Uzzīmēts ir viens mirklis, kas notiek ar tarakānu. Tas tiešām ir viens mirklis. Tas ir zīmēts fotoattēls. Un līdz ar to mēs varam pajautāt, kas notika tieši pirms tam, kad tika zīmēts šis te. Kas notika pēc tam? Un šeit ir atkal dažādas interpretācijas. Pieņemsim, kas notika tieši pirms tam. Un te var ar tarakānu, ar to kāju, ar tarakāna kāju, kurā ir tā birste. Kas notika varbūt ar mākslinieci pirms viņa sāka zīmēt? Vai kas notika pēc tam, kad tas tika uzzīmēts? Te var būt ļoti daudz dažādas dimensijas, kad mēs paņemam laika līniju. Bet jāatcerās, ka attēls ir tieši par šo brīdi. Notiek manī. Un te var pajautāt arī, ja strādāt par sevi vai ar cilvēkiem, kas notika ar tevi, pirms tu paņēmi šo kartīti? Vai tev bija satraukums, vai tev bija prieks, ko tu domāji? Un neatkarīgi no tā, vai tā ir aizvērtā vai atvērtā kartīte, kas tika izvēlēta. Ja ir atvērtā kartīte, protams, te būs daudz vairāk jautājumu un varbūt plašākas atbildes, bet pie aizvērtās kartītes, ja mēs dabūjam un ieliekam laika līniju, mēs varam tā kā daudz vienkāršāk sakonektēties ar savu ķermeni, ar savām sajūtām. Ja vien, protams, cilvēks, kurš strādā ar kartītēm, var to izdarīt. Tā kā mēs varam pajautāt, kas notika tieši pirms tam ar tarakānu, vai kas notiks pēc tam, kad mēs dosimies tālāk pie nākamā slaida. Vai viņam būs tā skaistā sarkanā kurpe, ko tas tarakāns sāks tīrīt, vai parādīsies kāds melns zābaks, vai kas notika pirms tam. Varbūt viņam bija basa kāja un cits tarakāns, kas jānotīra. Un te veidojas atkal tas stāsts, kā ir ar mani. Kas notiek ar mani pirms notikuma, kas man ir svarīgs. Kas notiek ar mani pēc notikuma, kas man ir svarīgs. Negaidīts. Nu, protams, mēs visi esam mākslinieki, un te ir mūsu radošums. Mēs varam radošumā teikt, kas pietrūkst attēlā un ko es gribētu pievienot. Tā, protams, arī pievienot jautājumu, ko vajadzētu, piemēram, ja tev būtu iespēja noņemt arī, ja gadījumā vajag. Tātad. Un šeit tā mākslinieciskumā ir tā, ka, piemēram, ja mēs skatāmies uz šo attēlu, kas pietrūkst šai attēlā? Vai te pietrūkst naudas kastīte, kur iemest naudu par padarīto darbu? Vai te pietrūkst kaut kāds uzraksts, ka šī ir kurpju tīrīšana? Varbūt te pietrūkst darba stundas? Varbūt te pietrūkst vēl kāds darbinieks, varbūt te pietrūkst krēslus, varbūt te pietrūkst kaut kas jums šķiet svarīgs, kas, piemēram, šeit pietrūkst šajā attēlā. Un jūs pasakat to, un tajā brīdī, kad jūs pasakat to,
Mums jau atkal veidojas stāsts. Un kas ir tavā dzīvē, kas pietrūkst? Vai tev arī pietrūkst spilvena, vai krājkasītes, vai palīga, vai vēl kaut kas? Un redziet, ar šo it kā vienkāršo jautājumu, kas pietrūkst, ko es gribētu pievienot, mēs varam ļaut cilvēkam pasapņot, vizualizēt, un ticiet man, pat tie, kuri saka, es neesmu radošais cilvēks, kas te ir, ko jūs te man rādat. Ja jūs uzdosiet jautājumu, kas te pietrūkst, viņš saka nekas, tad arī iespējams par viņa dzīvē nekas nepietrūkst, ja? Atkal, veids, kā mēs varam veidot šo te sarunu, izmantojot laika līniju un kaut ko pieliekot vai, piemēram, kaut ko noņemot nost. Ceru, ka šis jau bija saprotams, un tagad mēs dosimies tālāk, jo man vēl ir sagatavoti slaidi. Redziet, tāds izdedzis tarakāniņš. Un tas ir stāsts par emocijām. Mēs tik daudz emocijas un tik dažādas viņas redzam sev apkārt, un mēs varam pajautāt, kas ar mani notiek. Ja es būtu šī tarakāna vietā, kas ar mani notiktu vai notiek? Un vēl ļoti labs jautājums, ko mēs varam izmantot, ir, kur es esmu attēlā. Es esmu tas tarakāns vai tarakāna ūsa, vai es esmu tas degošais dators, vai es esmu dūmi. Un te nav jābaidās aiziet detaļās. Tāpēc, ka ja mēs tiešām pajautājam, kur tu esi attēlā, esiet gatavi jebkurai atbildēji, kas var nākt pretī. Jo neviens jau nav teicis, ka uzreiz tas, ka jā, es esmu viss kā tas tarakāns izdedzis. Daži cilvēki redzēs kaut kādas detaļas, kas viņi ir. Ja viņi saka, ka viņi neredz, mēs atkal ejam pie iepriekšējā attēla, tad kas ir tas, ko tu pievienotu, lai tu būtu attēlā? Un šis ir par cilvēka tādu dzīves lomu, ja tas iepriekšējais varbūt bija vairāk par kaut kādām darbībām, bet tai brīdī, kad mēs prasam, kur tu esi attēlā, kā tevi es varu ieraudzīt šajā attēlā, ja tu esi attēlots šajā attēlā, kas tas ir par tevi un tavu stāstu, šai brīdī tas ir stāsts par mūsu identitāti un mūsu lomām. Jā, es neesmu nekāds tarakāns, jā, es te negribu būt attēlā. Varbūt tu kaut ko noliec savā dzīvē, kādu lomu tu dotu. Ja šim tarakānam būtu vārds, piemēram, kāds viņš būtu, Bonifācijs vai Teodols vai vēl kaut kas. Atkal un šis jau ir, redzēt, identitātes līmenī. Tā ir drusku cita lieta, cita atšķirība. Te var būt noskumis tarakāns vai izdedzis darbinieks vai, dators. Mēs varam jebko pievienot sev identitātes līmenī, un caur to mēs iegūstam tādu lielu dzīves stāstu un dzīves kontekstu. Un tā mēs varam pajautāt, kas tu gribētu būt, kādu tu gribētu attēlu, kur tu ieraudzītu uzreiz sevi un būtu uzreiz priecīgs. Un tad atkal cilvēks var runāt, un tā ir tā vizualizācija, un tas ir tas radošums, kā es teicu. Mēs pilnīgi visi esam radoši. Es ceru, ka jūs tiešām neesat izdeguši, tāpēc šeit nekādu papildus jautājumu neuzdošu, bet iesim tālāk. Iesim tālāk pie tāda priecīgāka. Redziet, tarakāna mēdā bumbiņas un skatās uz pasauli, dažādās krāsainās lēcās, un katrs attēls, jūs jau sapratāt, ir stāsts. Tas ir ļoti personīgs, interesants, un vienlaikus viņš ir arī sarežģīts, un dažreiz cilvēkiem ir grūti stāstīt savus stāstus. Man šeit ir sagatavoti daži teikumi, kuri īstenībā palīdz tā kā atvērties un saprast, un nav pašam baigi jāizdomā. Un ja mēs uz sitiena pat mēģinām pabeigt teikumu, tad tur sanāk ļoti interesantas lietas. Ja mēs sāktu šodien teikumu, reiz dzīvoja tarakāns. Bija septembra mēnesis, un tarakāns bija ļoti priecīgs, jo jaunais mācību gads bija tikko sācies. Es saprotu, ka man tas ir viegli, jo tā ir mana ikdiena, un varbūt jums nav tik viegli radīt šo stāstu. Bet, ja jūs sagatavojat tādus iepriekš jau teikumus, kuri ir jāpabeidz, tad tie cilvēki, ar kuriem jūs strādāsiet, viņi daudz vieglāk to paņems. Piemēram, tarakānam bija pārliecība. Kāda ir tarakāna pārliecība? Vai tarakānu biedēja? Vai tarakāns priecājās, jo? Un paņemsim kaut ko priecīgu, pabeidziet teikumu. Tarakāns priecājās, jo? Kas ir jūsu teikuma beigas? Rakstīt čatiņā. Tarakāns, par ko viņš priecājās? Piemēram, šodien mans tarakāns priecājās par to, ka man izdevās uztaisīt šo prezentāciju, par kuru es ļoti lepojos un satikt visus jūs, jo es nedaudz uztraucos par Webexu, kā jūs tur tiksiet, bet jūs visu paši izdarījāt.
Drīz piekdiena. Jo, Regīna, dzīve ir forša. Ticis pie gardiem āboliem. Bija saulaina diena. Jā, es tam piekrītu. Var darīt vairākas lietas vienlaikus. Jā, jaunā dienā. Jā, šodien daudz kas pabeigts. Super, Mārīte ir tāds pat tarakāns, kurš visu kaut ko var pabeigt. Es priecājos. Lūk, jo viņš ir tarakāns. Jā, viņš ir identificējis sevi. Noturēja gaisā visas bumbiņas. Tieši tā. Un iespējams, jā, un iemācies gatavot kafiju jaunā automātā. Silta saulaina diena bija super. Un tad, kad jūs pabeidzat šo teikumu, jūs jūtat, kā veidojas stāsts jau. Vai no žonglēt, neskatoties ne uz ko. Un tas stāsts jau sāk veidoties personisks, un īstenībā viņš ir par jums uzreizes. Un dzīvē ir tik daudz iespēju, un tāpēc tarakāns priecās. Es piekrītu, jo šis arī ir mans logo. Dzīvē ir daudz iespēju. Kur tik skaties, visur ir iespējas. Galvenais viņas visas saķert tās, kuras ir manējās un īstās. Lūkā. Un ja jūs iepriekš sagatavojat šādus jau teikumus, tādi piemēri, bet var no dažādiem kontekstiem paņemt. Jā, tur tarakāns uzcītīgs, jā, mammas ikdiena. Lūkā. Un tai brīdī jūs iedodat cilvēkam sākumu, starta pozīciju, un tad ir vieglāk turpināt daudziem. Jā? Ne visiem ir viegli uzreiz sākt runāt par kartītēm un dalīties ar savu stāstu, bet iespējams, ka jūs pat varat uztaisīt, tādu lapu ar teikuma pabeigumiem, tādiem teikuma beigām. Man pat ir viens slaids, kad es mācu par motivāciju un vērtībām, ka es esmu laimīgs tad, kad man naudas pietiek tad, kad, tur viss kaut kas. Un tieši tāpat jūs varat sataisīt arī par kartītēm pietiekami vispārīgus teikumus, un tad cilvēks varēs brīnišķīgi pabeigt šos teikumus viņa stāstā, un jūs arī daudz varēsiet uzzināt, un tad jau var izstāstīt arī no savas puses, un tādā veidā rodas saruna. Jo kartītes jau arī ir par sarunām, jā? Tas nav tikai tā, ka viens stāstā, otrs uzdot jautājumus, viņš ir tā kā nopratināšana izklausās, jā? Ja viens uzdot jautājumus, otrs visu laiku stāsta. Pēc es saku par nopratināšanu, iespējams, ka daudzi jums zina, varbūt nezina, bet mana pirmā darba vieta, es biju nepilngadīgo lietu inspektoru un es strādāju policijā. Un nopratināšana bija manis ikdienas darbs. Un tad tiešām bija tā, ka viens uzdot jautājumu, otrs atbild. Viens uzdot jautājumu, otrs atbild. Un tur īsti neveido šī saruna. Bet kartītes un attēlu tomēr ir par sarunu. Jā? Labi, viens runā vairāk, varbūt tie ir jūsu klienti, kuriem jūs palīdzat, varbūt tie ir jūsu darbinieki vai vadītāji, bet ir forši dalīties, un jo, ja mēs sarunā dalāmies, mēs radam to drošību, un tam otram ir vieglāk atvērties un tikt vien dziļāk un dziļāk pie sevis. Tā kā sagatavojiet dažādus teikumus, kā var pabeigt pie vienas vai dažādām kartiņām, un tiešām viss strādās. Kas tad vēl ir? Darba kolektīvi. Ir jums darba kolektīvi? Vai ne? Forši tie, kas var pamākt galām, tie, kas ne, var ierakstīt čatiņā plusiņus, ka ir darba kolektīvi. Kā tad izmantot tarakānus darba kolektīvos? Šis ir par grupas dinamiku, par grupas darbu. Jā, vai ne? Super, ir cilvēki, kuriem ir darba kolektīvi. Tātad, ja kāds projekts ir iesprūdis, ja kolektīvs ir gatavs strādāt ar kartiņām. Ja? Šī ir tāda svarīga sadaļa, ja tiešām kolektīvs ir jau pieradināts strādāt ar kartiņām, ja ir bijis kāds izmēģinājums jau strādāt ar kartiņām. Ja? Ieņemsim darba kolektīvs, man ir daži darba kolektīvi, kur citreiz saka, Klau, mēs gribētu kaut kādu iedvesmas tur pēcpusdienu, ne tā kā īsti semināru, bet varbūt kaut ko, un respektīvi gribu jautri pavadīt laiku. Es braucu ar savām kaut kādām kartiņām, protams, ar kaut kādu tomēr to mērķi par saliedēšanu vai iedvesmošanu. Un tajā brīdī cilvēki apgūst darbu ar kartiņām, saprot, ka nekas briesmīgs ar viņiem nenotiek, zīlēšana nav, slikti nevienam nav, un tad viņi ir tā kā gatavi, piemēram, strādāt, ja projekts ir iesprūdis. Tad tiešām katrs var izvilkt kartiņu, tad ir viņa tarakāns, kas neļauj šim projektam darbam iet uz priekšu. Un tad tādās grupiņās dalās un liek kopā, tā kā brainstorms. Un pēc tam, protams, izdomā, ko ar to visu darīt tālāk. Vēl var brīnišķīgi strādāt, ja vajag meklēt idejas. Kā vispār tikt ārā, ir citreiz tādas sarežģītas bezizējas liekas situācijas, jā, kad no visām pusēm ir termiņi un spiediens un vēl kaut kas. Tad
meklēt idejas, ja, kādam tarakānam jābūt, lai tiktu ārā. Ja grib apzināties šķēršļus, tad tarakāni tiešām ir ļoti labi, un atkal šķēršļus kontekstā. Es vienkārši šķēršļus, bet konkrētā darbā, konkrētā situācijā, konkrētā, uzdevumā, konkrētā kolektīvā, ja, kaut kādi šķēršļi, piemēram, komunikācijai vai attīstībai vai vērtību izpratnē, piemēram, šķēršļi, ja, vai, piemēram, tur jauno darbinieku ievadīšanai, vai, piemēram, pārmaiņu procesa šķēršļi, ja, tad var skatīties riktīgi un ņemt tarakānus. Gribu domāt par izaugsmes jomām, ja. Redziet, no tarakāna, kas bija ēna, viņš aiziet uz gaismu, un tarakāns varbūt arī punkts par izaugsmi. Es gribu paskatīties, kā man, piemēram, vajadzētu kaut ko mainīt, vai ikgadējās pārunās, vai attīstības pārunās izvēlkam tarakānu, kurš tad vajadzētu viņu attīstīt, lai viņš kļūtu par tavu atbalstu, un uzreiz ir atkal saruna, ja? Vai vienkārši gribas jaunas šķautnes par sevi un citiem, un te, protams, būs atkarīgs no tā jautājuma. Un man turpmākajos slaidos būs dažādi jautājumi, piemēri, kā mēs varam strādāt, un te vajag izvēlēties, ja? Tas ir tas, ko es par sevi vēl nezinu, piemēram, tarakāns, vai kā mani citi redz, kurš ir mans tarakāns, ja, izvēl, ka no Džohārī logā ir tāda metode, ko es par sevi zinu un ko es par sevi nezinu, un tad var izvilkt un īstenībā padalīties. Bet atkal, šeit, pirms jūs sākat darba kolektīvā to darīt, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka darba kolektīvs zina, kas ir kartiņas, viņi jūtas pietiekami droši, lai arī šīs kartiņas ir, šķiet ļoti vienkāršas un tādas liderīgas, viņas tomēr izvelk to dziļumu, jo mēs runājam par mūsu iekšējām kaut kādām varbūt vairāk ēnas pusēm dažreiz, jo pirmais, kas nāk ar tarakāniem metafora savienojas smadzenēs, tātad, kas man tur neiet, vai kas jāiznīcina, un te ir svarīga tiešām tā drošība. Tā kā šīs ir idejas, ko jūs varat paņemt darba kolektīvam. Ja jums vajadzētu noraksturot šobrīd darba kolēģi, kas ir tas, ko jūs redzat attēlā? Kāds ir jūsu darba kolēģis, kurš ir attēlots attēlā? 1, 2 vārdos. Ja, tā jūs paskatieties. Šis man izskausas darba kolēģis, kurš mēģina krāt visas mapītes, varbūt kādreiz noderēs. Ir jums tādi kolēģi? Man šis kolēģis ļoti šo atgādina, ja? Varbūt jums ir pilnīgi cita. Tā ir darbaholiķis, jā, Inga raksta, varētu būt arī darbaholiķis, apņēmības pilns, jā, viņam pilnas rokas ļoti pieķerās sīkumiem, redziet, nesaprot, ko sāk, galds vienmēr ar kaudzi, jā, Liena varētu tā būt arī galds, redziet, un tas ir viens jautājums un haotisks kolēģis, jā, un viņš atkal var raisīt sarunu, piemēram, par mērķtiecību, jā, arī Liena raksta, tā kā var paskatīties. Bet man ir vēl sagatavoti veidi, kā mēs varam paskatīties uz tarakāniem. Apzināti izvēlētās kartiņas. Un šeit atkal ir stāsts par radošumu, kā Natāļa rakstīja, jā, iepriekšējā šitajā te attēlā. Tad apzināti izvēlētās kartiņas mēs paņemam tiešām, kas atspoguļo šī brīža situāciju. Mēs izrunājam, ko mēs redzam. Tiešā veidā. Es redzu tarakānu, kas grauž nagus un abās pusēs ir pa kaudzītei. Viņam ir taisnas ūsas ar galiem uz augšu. Kāpēc ir jārunā tas tieši, ko mēs redzam? Tāpēc, ka, ja cilvēks varbūt nav gatavs pats līdz galam sev atpazīt, vai viņam, piemēram, ir kaut kādas tur iekšējas bailes, tad viņš runājot fiziski, ko viņš redz, viņš nomierina savu nervu sistēmu, jo viņa saprot, ka tiešām to, ko acis redz, mute to atskaņo, un tur ir tāds savienojums šobrīd, un tai brīdī, kad viņš runā fiziski, ko viņš redz, viņam sāk rasties tā iekšējā pārliecība, ka viss, ko viņš saka, ir pareizi, un tad jau viņš var tālāk aiziet tā emocija iekšā. Tāpēc, ka citreiz tiešām es saku klientam, paņem un stāsti, ko tu tiešām redzi. Man tagad jāstāsta, ko es redzu. Es saku, stāsti, ko tu redzi. Kaut kā muļķīgi izklausās. Un es viņam citreiz arī stāstu to pašu stāstu, ko šeit jums stāstu. Kāpēc ir svarīgi sākt ar to, ko mēs redzam. Tad mēs mūsu smadzenes pārbauda informāciju. Viņas saprot, ka mēs runājam taisnību, ka tas ir droši, ka nekas slikts nenotiek. Nevajag ieslēgt aizsargājies, beidz vai cīnies režīmu. Un tad varās vaļā tiešām tās labākās domas. Un tad, kad cilvēks ir izrunājis, ko viņš redz, mēs, protams, varam pajautāt,
domā, kas tev trūkst, un uzdot papildus jautājumus. Kāpēc tieši šis tarakāns? Kāpēc tu viņu izvēlējies? Kas bija tas galvenais iemesls? Ja šī tarakānā vietā būtu pilnīgi pretējs tarakāns, kāds viņš būtu? Kas tad ar tevi notiktu, ja tu izvēlētos, pilnīgi drosmīgāko tarakānu, ja? Un šādā veidā mēs varam spēlēties. Un tas dara arī komandā. Teiksim, ja jūs tur liekat pāros vai grupiņās strādāt, ja, tad apzināti izvēlamies, izrunājam, ko mēs redzam, vai uzdodam jebkuru citu jautājumu, kas mums interesē. Vēl cilvēks saka, man ir tik daudz tarakānu, šausmas, es nevaru vienu izvēlēties. Viņi visi man ir svarīgi, vai visi man traucē. Tai paciņā, kā jūs zināt, ir 65 tarakāni. Un mēs turpinām ar apzinātām izvēlām. Es saku, izvēlies top 3-nieku. Ja jums ir ļoti tāds cilvēks, kuram ir ļoti daudz tarakānu, viņš uzskata, var top 5-nieku, bet mēs paņemam top 3-nieku tomēr, ja. Atkal mums ir kaut kāda situācija, vai tur darbs, vai dzīve, vai finanses, tātad top 3-nieks. Atrodam 3 attēlus, kas jau atspoguļo situāciju, un tad sākumā mēs izrunājam īsi par katru atsevišķi, ja. Nevajadzētu tā, kā mēs ieraugam šo sarkano tarakānu, un tad runā. Ja, piemēram, mums ir iedotas 20 minūtes tikai ar cilvēku parunāties, ja. Iedomājiet uz 20 minūtēm, neforši, ka 10 minūtes ir par vienu tarakānu, tātad par katru, ko viņš izvēlās īsi, kādu minūti līdz 2, tātad jāpasaka galvenais, te ir jābūt spējai arī pateikt, nē, ka top, šitai ilgi nerunājam. Tad, tā kā visi tarakāni ir viņa vai mūsējie, ja mēs strādājam paši ar sevi, tad mēs sākam likt kopā pa 2 dažādās kombinācijās un tad pa 3. Te ir tāda arī interesanta metode, kad uzliek vienu uz otra, mēģina saprast, kurš tad ir lielāks un kurš ir mazāks un kurš tad īstenībā ir galvenais tarakāns, jā. Mums ir tas labais rezultāts šim top 3-niekam būtu, ja mēs tomēr tiekam pie galvenā tarakāna, kur tad ir tas velns apraksts, jā, un tur nagi, ragi un asti lien ārā. Bet mēs varam sākt ar 3. Tagad cilvēks sāk ar 3, ātri izstāsta, sākam kombinēt dažādās kombinācijas, liekam vienu uz otra, tur attālāk, tuvāk. Un cilvēkam ir jāsajūt, kurš tad ir galvenais. Mēs to varam novērot no malas, kura viņš visu laiku atgriežas, vai par kuru grib parunāt, vai kurš ir tas, kur, ir kaut kāds īpašs stāsts par to tarakānu. Ja? Tādā veidā mēs, piemēram, kā palīdzošās profesijas no malas ļoti labi varam saprast, kurš tad ir galvenais. Bet klientam pašam pie tā jānonāk. Dažreiz nonāks, dažreiz nē. Negaidiet, ka viņi vienmēr uzreiz atradīs galveno tarakānu. Dažreiz būs 2 galvenie, dažreiz būs 3 galvenie. Un tajā brīdī klients ar to ir ok. Mēs arī esam to ok. Mums par visām varītēm nav jāiznīdē visi tarakāni. Tad, protams, darbs ar vārdiem. Mēs nevaram to aizmirst. Un šeit stāsts ir par to, izlasam vārdu. Un ko tas vārds nozīmē? Kā tu to saproti vārdu? Es jums sākumā atcerieties arī taču teicu, kas tad ir tarakāns. Jums bija tik daudz dažādas interpretācijas par tarakānu. Es jums pajautāju arī, kas ir tas kolēģis, ko jūs redzat attēlā, un tur bija tik daudz interpretāciju. Un tieši tāpat šeit arī ir, ka mums ir šie te vārdi, kuri prasa interpretāciju no tā, kurš ir paņēmis to kartīti. Un tad mēs to vārdu varam ielikt dažādās dzīves situācijās. Piemēram, šaubīgais. Ko nozīmē vārds šaubīgais? Ka par visu šaubās, tikai par lielām lietām šaubās, par mazām lietām šaubās, vai šaubīgais nozīmē izvēles izdarīšanu vai lēmumu nepieņemšanu. Tātad mums ir jāpajautā, ko nozīmē vārds. Tieši tādā pašā veidā, kā mēs strādājam ar kartītēm, tieši tādā pašā veidā mēs arī pajautājam par šiem te vārdiem. Vārds ir kontekstā, un skaidrs, ka vārds ir arī par mums. Tas tomēr ir mūsu interpretējums. Vārds atspoguļo to, kas ar mums notiek, un te mēs prasam, kā, piemēram, šaubīgais atspoguļo šobrīd to, kas notiek ar tevi, cik lielas ir tavas šaubas, par ko tas ir. Un ja tas nav par tevi, kādu vārdu tu izmantotu? Ja? Šis ir tas brīdis, kad cilvēks, piemēram, apskatās kartīti, pagriež otrā pusē vārdu un saka, bet tas nav par mani. Okay, ja tas nav par mani, kādu vārdu tu liktu šī vārda vietā?
ir iespējama interpretācija. Atcerieties, ka uzrakstītais vārds nav par to, ka obligāti tā ir jābūt. Ļaujiet interpretēt. Tai pašā laikā tiešām nav par tevi. Varbūt kaut kas tomēr ir par tevi, jo tam vārdam jau arī ir kaut kāda nozīme. Tā kā paskatieties arī par vārdiem. Nu, un ja tas nav par mani, ko mēs daram tajā brīdī? Es ticu, ka jums pilnīgi visiem ir bijusi situācija, šis nav par mani. Taču visi, vai ne? Man arī pašai tā ir bijis. Ja mēs paņemam attēlu un sakam, ka tas nav par mani, apstājies, ievelc elpu un padomā, kas tiešām nav par mani, vai īstenībā, kas ir tas, ko es šobrīd noliedzu, vai neredzu, vai izvēros. Un te ir ļoti svarīga tāda padziļināta analīze, jo nav jau teiks, ka, piemēram, šī visa kartīte nav par mani, bet varbūt ir kaut kāda nianse, kas nav par mani, bet es saku par visu kartīti, ka nav par mani. Šis ir stāsts par to, ka cilvēks saka, viss ir slikti, viss ir slikti. Es saku, kas viss ir slikti? Šodien negāju autobusos, nepaspēju uz darbu. Es saku, tātad īstenībā tikai tas, ka tu nokavēji slikti. Nu ja, es saku, bet tu saki, ka viss ir slikti. Un tieši tas pats, tas nav par mani. Un te ir jāatrod tas viens, kas nav par mani. Lūkā. Ja ir ļoti liels noliegums par kartīti, ļaujiet cilvēkam nolikt to kartīti, tas nozīmē, ka viņš šobrīd nav gatavs ieraudzīt to, kas tajā kartītē ir par viņu. Varbūt tas ir sāpīgi, varbūt tas ir bailīgi, varbūt no tā ir kauns, apmulsums, varbūt dusmas, varbūt aizvainojums, varbūt vispār kaut kāda izslēgšana sistēmiskajā līmenī. Mēs ļaujam cilvēkam nolikt un paņemt. Bet, protams, kad mēs strādājam ar cilvēku, ir forši, ja mēs tam beigās atgriežamies un sakam, hei, bet ja tu padomātu vēlreiz par to kartītu, kuru tu noliki, tagad kaut kas ir mainījies un kaut kas ir par tevi. Ja, ja ir liels noliegums, atkal mums nav jābūt cīnītājiem, Žannām Darkām vai kaut kādiem bruņiniekiem, kas tagad ies un parādīs visu taisnību mūsu klientam. Mūsu klients ir gatavs aiziet tik tālu, cik viņš ir gatavs. Mēs viņu varam aiziet tik tālu, cik mēs esam paši profesionāli un pieredzējuši. Un dažreiz šīs līnijas ļoti sakrīt, jā, tā kā, bet citreiz ir tā, ka klients aiziet 2 metrus, bet jūs esat 2 kilometrus uz priekšu, un jums nav par visām varītēm jādabū tagad tie visi pārējie metri līdz jums. Esiet blakus klientam pie viņa 2 metriem, un lai viņš tur arī ir. Man, protams, kā jaunu censoni, kad es sāku, man gribējās teikt, nu, bet tu vai tad neredzi, ka šeit ir problēma, ka tu esi vienaldzīgs par savu dzīvi, un tev taču ir jāsaņemās, un saņemies, ja? Nē, mums nav jādara. Mums nav neviens jāglāb. Ja? Jo, ja mēs kādu glābjam, mēs aizmirstam par sevi, un mūs cits neviens neglābs. Tādēļ šai brīdī mēs vienkārši ļaujam būt, tam blakus, turam telpu, kā es saku, un nemēģinām pārliecināt, ka klientam vai mums ir taisnība. Jo mums abiem šai brīdī ir taisnība par mums, kā mēs sevi redzam un savu dzīvi. Tas par to, ka, ja šis tarakāns nav par mani. Vēl nedaudz, un tagad man būs pāris tādi slaidi, kur es parādīšu par tēmām un iedošu jautājumus, kā mēs varam skatīties uz šīm tēmām. Piemēram, par darbu. Pirmais, protams, populārākais jautājums, kāpēc es nedaru. Tad varbūt skaists jautājums par darbu, kas notiek, ka vilcinos un atlieku darbus. Vēl varbūt tā, ka cilvēks izvēl kartīti, gribu zināt, kas ir iemesls manām problēmām darbā. Un tur jau nebūs cilvēka vārds, uzvārds, ja, kurš mēs vainojam, bet te būs tas mans tarakāns, kas ir manām problēmām. Kurš tarakāns mani tur darbu uzdevumu izpildē, un vārds tur šeit ir atkal 2 nozīmes. Viens ir tur, lai es nenokristu, un otrs ir tur, ka es neeju uz priekšu. Ja? Mēs varam skatīties tādā veidā. Mans lielākais darba tarakāns, un ieraugam lielāko darba tarakānu, un kādu tarakānu man vajag, lai panāktu rezultātu. Redziet, šeit ir tie pozitīvie jautājumi. Man iespējams vajag šo tarakānu, ko jūs šobrīd redzat šeit attēlā, lai es panāktu šo rezultātu, ko es gribu. Un nebaidieties uzdot arī šādus jautājumus. Ja? Nu, tie ir kā piemēri, ko mēs varam par darbu. Par privāto dzīvi. Kurš tarakāns pie vainas, ka šodien kašķējos ar savu dzīves biedru? Ja? Un tad jau varam atkal meklēt atbildes. Vai, piemēram, kas man traucē veidot labas attiecības?
Vai kāds tarakāns man ietekmē, ka attiecības neizdodas? Un kāpēc es izvairos no attiecībām? Un te mēs arī varam interpretēt šo attēlu, kur te es esmu, kur citi ir, kā tas viss darbojas. Tā kā varam skatīties šādā veidā. Jā, iespējams, ka jaunām dāmām, jā, vīrs, lūk, patiktu ļoti šitas kā zīlēšanas variants, jā, ka, šitā, protams, jautājums ir, kāds būs mans nākošais vīrs, ja es izlūksies šie tarakāni, te varēs apsmieties, jā, tad izvēlēt un skatās, kas tad mans nākošais vīrs, jā, piemēram, vai sieva, kuram ko vajag un tā. Tā kā var, protams, arī šādi izmantot, bet, esiet gatavi tad arī runāt un domāt, vai tiešām to gribat, vai par finansēm. Jā, par finansēm īstenībā arī tarakāns zog naudu un kāpēc? Domājat, jā, tā kā tāds jautājums varētu būt, pazūd visu laiku naudu no maka, jā. Kuram tarakānam es tērēju savu naudu? Kurš ir tas tarakāns, kuram visu laiku vajag un es pērku viņam, jā? Tā ir riktīgi tāda metafora, jā? Tas ir, atkal jūs varat meklēt šeit, šajā attēlā atbildi vai citā attēlā meklēt, tad kuram tarakānam es tērēju savu naudu? Vai kā pazūd mana nauda? Tātad, kurš tarakāns, kā es varu dabūt savu naudu, kuru tarakānu man vajag? Atkal mēs varam pagriezt to no gaišās puses. Tātad, kā var dabūt naudu, jo tarakāns taču ļoti izturīgs, iznesīgs, viņš nebaidās no radiācijas, atcerieties, jā, to tarakānu totēm. Tātad, ko man vajag? Ko darīt, lai palielinātu savu naudas plūsmu? Un ko nevajag darīt? Lūk, tā kā varat paskatīties arī šādā veidā par tarakāniem. Ļoti daudz ir par iekšēju motivāciju, un tāpēc man ir sliņķa tarakāns šeit jūsu ekrānos, jā, tāds guļošais tarakāns, jo, motivācija ir ļoti svarīga. Kā pazuda mana motivācija? Un te var izvilkt tarakānu un paskatīties, kā pazuda motivācija. Vai kurš tarakāns ir noracis manu motivāciju? Tādā žargonā, bet man patika šis jautājums. Tāpat arī, kā man atgūt motivāciju ar tarakānu palīdzību? Jo citreiz mums ir jāieslēdz tā saucamās savas ēnas pusēs, jo tur ir ļoti daudz resursi, kas ir sasaldēti. Un ja mēs nekļūsim bezkaunīgākas, ātrākas, drosmīgākas, dažreiz arī atriebējas, tad mēs netiksim pie enerģijas. Un nebaidieties izmantot tarakānus, lai dabūtu enerģiju, jo arī tai ēnas pusē ir mega daudz enerģijas. Un tarakāni var palīdzēt tikt atpakaļ uz tā enerģijas līmeņa un draiva. Ja? Vai, piemēram, kāpēc man nav iedvesmas darīt? Un no kā man vajag atbrīvoties, lai mana motivācija atkal būtu labā līmenī? Mēs varam paskatīties arī šādu tarakānu. Ja jūs skatieties uz šo brīnišķīgo tarakānu, kā jums šķiet, kas viņam ir jādara, lai viņš no rīta vismaz par 1% būtu motivētāks? Tas arī ir tāds labs jautājums. Tad kas jādara šim tarakānam, lai viņš no rīta par 1% būtu motivētāks? Kāpēc par 1%, nevis par 100? Tā arī ir noslēpums. Jāsaņemas, jā, šito jāatver acis, jā. Vēl viena kafija, jāsapošas, jānokrāso lūpas vai jāieliek banti vai vēl kaut kas lūkā. Ja, tieši tā. Un redzēt ar šo jautājumu, īstenībā jūs arī varat tikt pie savām personīgām atbildēm, kas jums ir jādara par to 1%. Jā, kafija. Kafijas dzeršana, starp citu, arī ir vesels rituāls, un citiem cilvēkiem tas ir ne tik daudz par to dzērienu, cik daudz par to vai sarunām, vai pauzi, vai iespēju atpūsties. Jāieplāno kaut kas priekš sevis, viņam viss vienalga. Jāatsadzīst modinātājs, jā. Lūkā. Tātad par 1% nepabeidzu. Arī es to esmu paņēmis no integrālā coachinga, ka dažreiz to uzdevumi, ko es dodu saviem klientiem, viņi ir ļoti maziņi. Tiešām ir tādi, ka stāties uz minūti dienā. Vai kā te bija rakstīts, jāatver acis, vismaz viena acis ir jāatver, jo tā mazā darbība, viņai iekustina citreiz daudz lielākus procesus nekā, ja mēs uzreiz mēģinām visu uzreiz būt motivēts. Jo mēs uzšaujamies gaisā, un tad, kā gaisa balons sauž, diemžēl mēs lidojam uz leju. Bet ja mēs lēnām un lēnām gaisa balonam piesildām, viņš atcelsies gaisā un ilgi tur turēsies. Un tas pats notiek arī ar pārmaiņām mūsu dzīvē un motivāciju. Mums vajag lēnām sevi piesildīt, lai tas būtu ilgtermiņā. Jā, viena kustība sāna uzreiz būtu augšā vai lejā. Augšā lejā mēs sapratām, tev ir riktīgi foršo domu. Tagad var izmantot tarakānus arī par motivāciju.
Un vēl var tarakānus izmantot par prasmēm. Piemēram, kāda prasme piemīt tarakānam, kas mani kavē darīt to, kas man jādara? Bet tās ir arī man. Ja? Ko prot tarakāns, kas sasniedz savu rezultātu? Piemēram, šis tarakāns, viņš noteikti sasniedz savu rezultātu, kas ir viņa lielākā prasme, ko viņš prot. Ko vajag prast tarakānam, lai tas sasniegtu savu mērķi? Pieņemsim, jums ir mērķis palielināt motivāciju, skatieties uz šo attēlu un uzdodat jautājumu, ko vajag šim tarakānam, lai tas sasniegtu savu mērķi? Un te jau atkal rodas kāda īstenībā kustība uz darbību. Un kas ir mans vistalantīgākais tarakāns un kāpēc? Un te ir tik daudz variantu, piemēram, kāpēc viņš ir talantīgs. Jo citreiz slinkošana, nedarīšana, izvairīšanās, vēl kaut kas ir fantastiskas prasmes īstenībā visaugstākajā un talantīgākajā līmenī. Dažreiz, ja mēs skatāmies, piemēram, darba kolektīvā, vismaz es kādreiz, kas strādā lielā kolektīvā, es apbrīnoju dažus kolēģus, kā viņi prot izvairīties no nevēlamiem darbiem. Tas ir fantastiski. Tas ir reāli talants. Es to nepratu. Man kā prasa, es saku jā un daru. Viņš aiziet 5 mājās. Nu, kur ir viņa talants? Tieši tādā pašā veidā mēs arī varam īstenībā paskatīties uz saviem tarakāniem, jo tie arī ir mūsu talanti, tikai nevienmēr mēs tos atzīstam par talantiem, bet viņi ir, un tad ir svarīgi, ka viņi tiek atzīti un padarīti gaismā un sāk mums palīdzēt. Un mēs tuvojamies noslēgumam, tātad darbam ar kartītēm visas atbildes ir pareizas. Tas ir par drošību un ekoloģiju, jo katram no mums ir sava realitāte un ikvienam ir taisnība tieši no viņa skata punkta. Tādēļ te nevar būt, ko tu tur runā par šito, ko tu tur saki, es neredzu tavā tai bildē. Jā, tu neredzi. Tas nav tavs pasaules skatījums un tava realitāte. Un kartītes vienmēr savieno apzināto un zemapziņu, un tur rodas tas unikālais katra cilvēka savienojums, kas ir vienmēr ļoti, ļoti interesants. Un tas, ko es jums gribu teikt, ka tajā brīdī, kad jūs strādājat ar kartītēm, ieslēdziet sevī to iekšējo bērnu, lai tu tā, wow, šitā arī var būt, superīgi, jo ja jūs ieslēgsiet iekšējo bērnu, jūs ļausiet arī otram justies brīvi un radoši un runāt un atklāties un tikt pie viņa vislabākā rezultāta. Lūk. Bet mēs parunājām par kartītēm un viss ir superīgi un skaisti un forši. Ko ar to visu darīt tālāk, vai ne? Varbūt vienkārši parunā. Noslēgums pilnīgi visiem darbiem ar kartīti atrast vismaz vienu darbību, ko darīs pēc tam. Tas ir obligāti, lai sāktos process cilvēka dzīvē uz pozitīvām izmaiņām, kas viņam ir nepieciešamas. Ja mums nav noslēgumā kaut kāda ideja, ko es ar šito tālāk darīšu, tā ir ļoti skaista parunāšanās bez rezultāta. Tas ir iespējams labi pavadīts laiks, bet tas nav par jēgpilnību. Dažreiz mums tiešām vajag labi pavadīt laiku, un ja mūsu mērķis sākumā jau bija labi pavadīt laiku, tad es nesaku, ka mums vajag beigās šo te soli, jo mēs sākumā ir cits mērķis, bet ja sākums ir atrisināt problēmu, izdomāt atbildi, ieraudzīt jaunu skatu punktu, apzināties savus šķēršļus vai ieraudzīt savus talantus, tad beigās mums ir jāatrod, ko darīsim tālāk. Starp citu, ja cilvēks saka, zini ko? Gribētu par šito reāli vēl padomāt. Tā ir darbība. Un cilvēks drīkst atļaut sev vēl par to domāt un procesēt. Cits ir rakstījis plānus, soļus, saliks prioritātes, mēģinās mainīt attieksmi, sevi iepriecinās, pasmaidīs. Kādam vai kaut kur piezvanīt, kāds var kaut ko vairāk par to kaut kādu tēmu izlasīt. Kāds var, pierakstīt kaut kādu atziņu un padzīvot ar šo atziņu un viņu atskaņot. Ir ļoti, ļoti svārīgs šis te viens solis, ko mēs darīsim pēc tam. Šodien, man liekas, ka man nākošais ir pēdējais slaids, kas ir tas viena lieta, ko jūs, dot visu, ko es tev šodien stāstīju, ko jūs darīsiet tālāk ar to, ko jūs šodien dzirdējāt? Tiešām, ko jūs darīsiet tālāk no visa tā, ko jūs šodien dzirdējāt? Kādam tas bija atkārtošana, kādam tas bija kaut kas jauns, bet viena lieta, tā jābūt
tiešām tādai viegli izdarāmai, maziņai, foršai lietai. Absolūti neprasu tur sākšu, tur praktizēt vai vēl kaut ko. Nē. Vienkārši padomāt par vienu lietu. Nezinu, tur rīt izvilkšu tarakānu un pamēģināšu paskatīties par finansēm. Vai tur nobildēšu, iepaustošu un uzaicināšu kādu tur kaut ko padarīt kopā. Vai pamēģināšu vienu jautājumu. Vai tieši otrādi vienkārši atstāšu visu, pārgulēšu šito un padomāšu. Tātad. Kas ir tā viena lieta? Katiņas savā darbā. Jā, paspēlēšos ar tarakāniem. Kolēģi apskatīt tarakānu kartītes. Parakstīšu ar roku, pierakstīju to datorā. Domāju, tā arī ir darbība. Jā. Izstāstīšu kolēģiem šo metodi. Likšu lietā, lai palīdzētu klientam formulēt nākamo veicamo rīcību. Strādāšu ar sevi, ar baudu izmantošu katru rītu sev. Jā, darbā ar klientiem, izmēģināšu jautājumus par tarakānu prasmēm, kas viņiem, kuras esmu iesprūdus, ļoti precīzi bija. Un rītdien jau celšos ar jaunu skatu uz darbu, pie kura šobrīd sēž, un super, Agnija, man tiešām liels prieks. Nodarbībā piedāvāšu kā metodi, noteikti piedāvājot kā metodi, ierosināšu darbā, ka vismaz vienu komplektu uz visiem, jā, attīrīšos, super. Es gribu jums teikt milzīgu paldies par uzmanību. Noņemšu šo te ekrānu, un varbūt jums ir vēl kādi jautājumi, ko jūs man gribat uzdot, un droši tagad var rakstīt čatā. Varbūt ir kaut kas, ko es nepateicu, bet jums joprojām ir galvā kaut kas, liekas, jā, šito vajadzēja, lai tu pastāsti vai pasaki vai vēl kaut ko. Tad droši tagad rakstam čatā. Ja nē, tad var, super, Liena, kas tev iedvesmoja, noteikti var uzrakstīt čatā, kā jums patika šis webinārs un kas ir tas, ko ņemsiet līdzi vai novēlējam sev vai par tarakāniem. Jā, tarakānas par labu sev un citiem un lietas strādāt rītīgi tarakāniem. Ja tās kartītes ir domātas darbam, izmantošanai, mēģināšanai, tas tiešām ir par to, lai tas ir jūsu ikdienas instruments, un lai viņš mums ir priecīgs un patīkams, un visu kaut kur var paņemt līdzi. Tā, vai vajag vilkt divus tarakānus, kur tiek uzdots jautājums, piemēram, kā man izdodas un kā man neizdodas, vai pietiek strādāt ar vienu. Zini kā, jo tie ir divi dažādi jautājumi, un viņi uzreiz fokusē divus dažādus, tā kā šos te skatu punktus. Es teiktu, ka jāsāk ir ar vienu jautājumu, un tad, ja vajag, tad var uzdot pretējo. Vai, piemēram, sāk ar vienu jautājumu, tad pašam cilvēkam paprastā, bet kas būtu pretējais tarakāns? Un iespējams, viņš jau ir kavā, ja jūs labi pārzināt šo te kartiņu kavu, un jūs uzreiz viņu varat izvilkt. Ja nav, tad cilvēks var pats meklēt šo te otro tarakānu. Es laikam tā darītu, bet katram jautājumam, tieši šādiem jautājumiem, kuri sākas ar vai, tad jā, katram ir savs tarakāns absolūti. Tā, es ceru, ka Agnija atbildēju. Ieteiktu darīt, ja cilvēki, ar kuriem vēlas izmantot kartiņas, jau ir to pašu komplektu izmantojuši šitā reizē. Ziniet, mēs šeit visi esam izmantojuši tarakānu kartītes, vai ne? Šeit ir tā, ka Liene, ja viņi ir izmantojuši to pašu komplektu, ir jautājums, vai tiešām viņi ir izmantojuši ar to pašu jautājumu. Visa atslēga ir jautājumā. Tātad, ja viņi ir izmantojuši tieši šo pašu komplektu, un jūs sakat, hei, šodien atkal pie mums ir ieradušies tarakāni, bet ziniet, viņam šodien ir jauni jautājumi. Un tas nozīmē, jūs dabūsiet superīgas jaunas atbildes. Tādēļ mēs izmantosim atkal tarakānus, bet esiet daudz vērīgāki nekā iepriekšējā reizē. Šodien tiešām unikālas atbildes. Uztaisiet iepriekš to stāstu, un īstenībā jūs to tarakānu komplektu varat izmantot 1000 reizes. Tikai katru reizi jūs sāksiet ar citu kaut kādu stāstu, kāpēc viņi šodien ir ieradušies, un kā jūs fokusēsieties šodien skatoties uz tarakāniem. Ja, piemēram, šodien mēs skatīsimies tikai visu uz tarakāna augšpusi, bet nākamajā reizē skatīsimies tikai uz tarakāna kājām. Jūs pat varat iedot šīs te nianses, uz ko tad jāskatās. Un ticiet man, visa grupa skatīsies uz to, ko jūs iedodat, jo jūs esat tarakānu pavēlnieces. Ko es jums varu teikt? Kā tarakānu pavēlnieces, jūs pasakiet, kur tiem pārējiem arī skatīties līdzi, ja? Tā kā droši Liene var izmantot kaut vai 1000 reizes pie viena kolektīva, tikai katru reizi ir jābūt šim te stāstniekam, kā un kādā veidā mēs to izmantojam. Un kā? Pat tarakānu tetovējums kartītes pēc tam, tagad var, un kā? Ginta, jā, kartīte
Super, forši ar bērniem noteikti. Jā, un ko diena varētu nest, paskatieties, iedvesmojoši. Ļoti labi Violeta uzzināja pielietojumu. Tā variantu ir daudz, iedevumu, kas var iedot tos variantus uz šo dienu, bet, noteikti tur vēl vis kaut ko var izdomāt. Lūkā. Jā. Jā, jautājumi, piemēri ir tiešām jāizmēģina, viņi ir daudz, un es atkal, lai paplašinātu jautājumus, ja gribat strādāt ar jautājumiem, mēģiniet sākumā vienkāršākus, un tad var likt klāt īpašības vārdus. Kas šodien ir spilgtākais tavs tarakāns? Kas ir noskumušākais tarakāns? Kurš tarakāns ir ar mazāko jaudu? Un līdz ko jūs pieliksiet īpašības vārdu, tāpat viens jautājums var ļoti mainīties, kā jūs tikko dzirdējāt. Un tas iedot atkal citu perspektīvu. Lūkā. Jā, restartēt ar radošām domām. Un paldies arī tev, Ilga, vienmēr prieks satikt un redzēt. Jā, noteikti var iegādāties vēl tarakānu kartītes, un viņas vēl būs kādu laiku, domāju, vēl pieejamas. Es rekur iemetu linku, tātad www.omaidays.lv, un tur ir tarakānu kartītes, un droši tur var doties iekšā un nopirkt, un šobrīd vēl joprojām līdz nedēļas beigām noteikti būs akcija arī par bezmaksas piegādi. Tarakānu kartītes maksā 30 eiro šobrīd, tad, droši izmantojot šo iespēju un nopērkat. Lūkā. Tieši tā. Akcents vienmēr ir uz stāstu. Lūkā. Ligīna, man liels prieks, ka tev patika. Lūkā. Un iedvesmojoša pendeli tieši tā, Annam arī ir jāsāk kaut kas darīt. Lūkā. Lūkā. Tā, super. Es esmu laikam visu uzrakstījusi. Un super zinātniski pedagoģisku pētniecisko darbu tāds ir izlaiduma klasē. Mīļš, vai pieraksta stāstus? Var pierakstīt stāstus, es parasti to nedaru, jo katru reizi gan es esmu mainījusies, gan komanda vai kolektīvs ir mainījušies, bet vai klients ir mainījies, es parasti nepierakstu, es ātrāk pierakstu atslēgas frāzes, vērtības vai domāšanas ierobežojumus, piemēram, kaut kādus, tos gan es pierakstu, bet pašu stāstu īstenībā es nepierakstu, jo es varu vienkārši jums padalīties, tad, es šobrīd esmu vairāk man pāri par 600 stundām kopā ar klientiem, un ja es pierakstītu katru stāstu un mēģinātu viņu atcerēties, tur var sajūgt prātā. Tas, ko es tiešām par klientu pierakstu, ir atslēgas frāzes. Tur, piemēram, es domāju tāpēc kā, vai es baidos no, un tas nav par pašu stāstu, bet tas ir tādā dziļākā līmenī. Tā kā vajag pierakstīt varbūt tādas lietas kaut kādas. Lūk, līdz ar to stāstus ne. Jā, pazīstamām sejām. Ko, lieliskās foršās un vienreizējie, milzīgs paldies, ka jūs veltījāt šo laiku man un tarakānu kartītēm. Ja tiešām pa ceļam rodas jautājumi, droši man drīkst rakstīt arī privāti, un es maksimāli ātri cenšos arī atbildēt. Un noteikti būs vēl kāds seminārs, tagad padalīšos. Mans plāns ir, ka varētu es arī par kurpju kartītēm uztaisīt tādu webināru, kā tad izmantot kurpju kartītes, bet es jums paziņošu, kad viņš būs, sekojiet līdzi Facebookā, un tad noteikti būs šitādā pašā veidā, kur stāstīšu sīkāk, kā to visu izdarīt. Tagad, lai priecīgs septembris, apsveicu jūs ar jauno mācību gadu, es arī esmu kļūsi par studenti, studēšu Liepājā, rakstniecības maģistratūrā, tad daudz no manis vēl stāstus jūs dzirdēsiet. Tā kā būšu arī students. Paldies, un ieraksts tad būs tiešām rītdien pieejams, un varēs droši vēl pārskatīt, ja vajag kaut kādas idejas un visu. Super. Paldies, foršās un lieliskās. Tiešām bija prieks satikt. Kā? Jā, atā.